Čau, čau, LV Moger. Čau. Čau. Es tagad esmu kopā ar Luīzu. Mēs tur raču pa vienu telefonu runāsim, labi? Tas dara, jā. Jā, es esmu Amēlija un blakus Luīza, jā, lai tu mūs atšķir, labi? Ok, es mēģināšu. Bet es gan jau, ka es īstenībā spēju atšķirt. Mums gandrīz notrietiekas. Ok. Jūs kaut kur ejat tagad? Jūs kaut kur tagad ejat? Jā, mēs ejam uz Elviju. Es darbā jau esmu jau tādu gandrīz stundu jau. Mēs varam pie tevis aiziet ciemos, jo Luīza dzīvo teikā, un Kraču dzīvo kodā Imantā vai Juglā, jā. Un Kraču mēs varam aizmokties ar pirmo tramvaju pie tevis. Jā, pilnīgi mierīgi. Es esmu Andrejos tā pašā adresē. Tu vai atsūti adresi, mēs mauksimies. Andrejos 3A. Man šodien tieši kaut kādi 2 lielie prāmi atbraukuši, varēs pastīties, kā viņi attiek no ostas. Atsūti īziņu. Es atsūtīšu. Jā, zini, kur ir tas Spirits and Wine veikals? Alkohola veikals. Jā. Nu, kroči, es strādāju tur, kur ir tas veikals. Tajā. Tu vari mums abām lūdzu nopirkt Red Bullu. Lūdzu. Ok, mierīgi, jā. Paldies, liels, oh my gosh! Jā. Man jāapsaka kaut par Saņu. Man viņš visu laiku, viņš man vakar uzrakstīja, viņš prasīja vēl bildes. Man liekas, ka viņš bišķi aptratīja. Viņš ir tāds kreizīgs, man arī sūta visādas video visu laiku. Es nezinu, ko viņš tur... Reāli. Bet es viņiem tagad vairāk sācis čatoties, un tad tāds interesants čals tur sūta tos voice messages un tā. Arī ar tarakāniem. Jānoskaidro, viņam nav tas te kroplis Kaspars ielīdz iekšā, mums tas tur tagad grib Saņu čakarēt vēl. Vajag Saņu pasaukt uz čatu, kur Saņu vispār ir? Es nezinu, kur ir Saņa. Jāuzrakst Saņem. Viņš ir online vai nav? Es nezinu. Viņš nav izdzēsies, Laura? Ko? Viņš nav izdzēsies? Viņa neredz vairāk savā friendlistā. Es nezinu. I hope viņš nav kroči, jā, tu saprati. Pagad, tu atsūtīji jau savu adresi? Sekojam tīši adresi šitajā te čatā tev. Ok, aizsūti man privāti savu adresi, ok? Mēs aizmauksimies pie tevis. Es uzrakstīju jau, jā. Ok, labi. Tad, pagā, sūti. I got my money. I got 3 euro. Pagā, man vajag Google Mapsos pastīties. Andrejos, tas... At everyone. Mēs varam braukt par 14. un pārsēsies 11. un iet 6 minūtes. Ok. Vai nu mēs varam... Nē, mums ir jābrauc... Nē, vienkārši, jā. To pirmā, kur teicu. Jā, bet tad mums ir no Burtnieku ielas jābrauc. Kur tas ir? Es nezinu. Ja vienkārši aiziesim kaut ko. Ok, davai. Ok, so mēs mauksimies pie tevis, labi? Super. Саня! 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 Саня, привет! Саня! 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 Я тебя люблю! Саня! 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 Ok. Čau. Tas bija ātri. Tagad ko? Labrīt, es esmu, kas tu nogāju vispār. Jā, ko jūs šodien darat? Es jau 4. dienu buhāju, man ir Lulu un Amēlija brauks šodien uz manu darbu Andrejos, tā jūs arī varat piebiedroties. Mums būs meetups čata. Jā, mums LV Moks nopirks Red Bullus. Un šņābi. Viņš teica arī šņābi. Oh, jā, lūdzu. Es prāt atnāktu, bet man uz darbu jāiet.
Ok, es esmu darbā vienkārši. Все, давай nosvatojam, Eliem augu, все, karoči, policija jāsauc uz viņu nahuj. Все, karoči, bet pateic, kur tu esi, karoči, skaidrs tev. Zvani Omegai. Mēs tev nosvatos, bet. Pasaki lokāciju, lai man atbrauc arestā. Jā. Как у тебя, Саня? Все хорошо. Все у меня хорошо. Саня? Саня. Paga, es skaidru un milzīgi. Окей. Смотри. Саня, я тебя люблю. У меня Я тоже. тебя нет. Я люблю только. Tā mums ir jāturpina intervija. Jā. Jā, lūdzu. Mums bija kaut kāds... Mēs tagad pie tevis klausamies, labi? Ok. Uzlēd. Bro. Ok, so mums ir 14. Viņš ir, kur ir pie Būrtnieku iela? Uzslēdzu, bļi. Ok. Man ir Būrtnieku iela. Reģis jautā, kur ir Būrtnieku iela, man nevajag no bļaļa. Tur ir Cvīkā. Būrtnieku iela. Iela. Kā jums sakās, kādas... Man ir jautājums. Kādas mums varētu jauna darba, mums vajadzētu darba metodas jaunas, lai mēs pēc iespējas ātrāk atbrīvotos no pedofilu Kasparu un ģenerāla Štrīpiņa uz visiem laikiem? Vajag nošaut. Strādāt mazgadīgiem. Man arī tā liekas, ka vajag izdalīt bērndārzniekiem, todleriem pistoles. Un tad, zini, klausies, man vajag vēl patiesīt tā, lai viņi izstās vēl jaunāk, un tad tošiņš atnāks. Vajag, zini, ko vajag pārtvērt tos pasākums, ka viņi tos sīkos manipulē iekšā, ja, ka tur tie sīkie tiekās ar Petu Šāru, ja, tur viņi rīko tāds pasākums. Bet laicīgi tos sīkos sagatavot tam, lai, kad viņi ieiet iekšā vienā telpā ar, piemēram, to Petu Šāru, tam sīkiem ir līdzi ar pistoli, viņš to Petu Šāru nošauj. Tāda ir mana ideja. Man ideja bija tāda, es strādāju radošais darbnīcās, kas ir tā kā pārsvarā ar bērniem, un, varētu kaut kā, ievilināt viņu tur. Jā. Jo viņi jau tas pedofils Kaspars un ģenerāls Štrīpiņš, viņi jau bērnus vilina iekšā tajos kodos reipis. Saņa, kur tu dzīvo? Saņa, kur tu dzīvo? Pārogre. Bļā! Es ar tevi, ar vilcienu aizmaukšos pie tevis, labi? Sarunāts? Jā. Es tev gaidu. Skatīsimies kopā animē. Tā. Jā! We gotta go here. Un šodien vispār pieslēgumā no paša rīta kaut kā... Man vakar pieslēgumā bija kaut kāds indiāns ar kaut kādiem tur saviem draugiem, krieviem vai kaut kādiem tur... Man uz darbu visu laiku nāk indiāņi, tad viņi man liek. Un tad beigās paņem basicās lietas. Līdz esplanādē jābrauc. Man pārsvarā uz darbu nāk visādi turisti. Es tikko amerikāņu palaidu laiviņām un tagad man arī... Jā, turisti man arī ir pilns, un viņi atnāk baros. Ir jābrauc. Izēda visu, kas man ir. Un tad jāiet 2 minūtes un jāgaida 11. Un jābrauc līdz Ausakļa ielai un tad jāiet 6 minūtes. Jā, es no šeienes tev Ausakļa ielas pieturu redzu. Un tieši man tie tramvaji iet garām. Visu laiku.
Šodien mums pārstāvā tagad ir divas privātās tūras ar laivām pēc kārtas. Es nezinu, kā būs pēc tam. Bet, jā. Ot, man arī būs jāatnāk kādu dienu, kad man ir brīvs. Mierīgi. Bet man pagaidām man ir tā kā pilns grafiks līdz nākamajam mēnesim. Tā, kur tu tieši strādāji? Es strādāju jau saldējumu veikalā. Audumu? Nē, saldējuma. Saldējumu. Es tāds saldējumu veikals malku. Es katru nedēļu strādāju citā lokācijā, bet jā, pārturēs. Okay. Pagūs, ko viņš domā par mūsu dārtu? LVMO, ko tu domā par mūsu dārtu? Par jūsu dārtu? Jā, par mūsu dārtu. Man viņai jūk ar Amēliju, viņam gadījumā nav līdzīgas balsis. Jā, bet man kaut kādā ziņā patika tas fakts par to, ka viņa piefiksēja to dārtu, ka man bija tas video, kur ir tā mazā dārta kaut kāda, un viņa teica, ka tā ir viņa. Tas man likās krūti. Dārta pūtē par potubiem, tāpat kā Saņa. Jā. Viņa ir ļoti tāda. Jā, es uztasīju laimes ratu vakar. Mums darbā būs arī loterijas. Varēs rinnēt. Saņa, cik tev gadi? Saņa, cik tev gadi? 14. Ļoti labi. Es maukšos pie tevis ar vilcienu uz Ogri, jā? Tas būs randiņš. Jā, nē. Un tad mēs kopā skatīsimies anime, labi? Labi. Kuru anime tu gribi skatīties? Lucky Star. Lucky Star. Lucky Star. Saņa, kāpēc tev ir bail no Luīzes? Reāli. Man arī ir bail. Saņa, kāpēc tev bail no Luīzes? Saņa pazuda. Saņa aizlaidās. Ok, mums ir pēc kaut kādām 3 minūtēm, mums ir transports. 14. mēs brauksim līdz Mafijas ielai, un tad mēs 2 minūtes iesim līdz 11. tramvajām. Es paskatīšos, līdz kurai ielai mēs brauksim. Mēs brauksim līdz Ausekļa ielai, un tāpēc tam mēs iesim 6 minūtes. Ok. Tad jūs būsiet uz cikiem šeit? Uz kaut kādiem 1:13. 1:13, ok, izcili. Jā. Bet mums ir jāiet uz tavām mājām, ja vai uz to abrendu vai katru viņu sauc? Uz to manu darbu, kur es esmu. Kā viņu sauc? Andrejos, tagad man ir kaut kāds kasieks. This is so exciting. Oh, shit. Jā, karoči tas ir pie Spirits un Vaina. Pirms Spirits un Vaina. Kaut kā Pirms tā veikā. Tur, kur tās jahtas. strādā Spirits un Vaina? Nē, tur, kur tās jahtas. Tas ir pirms Spirits un Vaina. Jūs nāksiet, jūs redzēsiet. Tur tās jahtas, tur, kur tās jahtas stāv. Mēs izkāpsim no tās Ausekļa ielas, jā? Jā. Karoči sazinās, pēc brīža man atnāca klienti. Ok, davai! Lai, čau. Labdien visiem. Čau, mister. Es nezinu, kas jau tur rakstīts. Es domāju, tur rakstīts Mister Tomāts. Es nezinu, kas tur rakstīts. Tur rakstīts Misters Rīsusei. Jā, Rīsusei. Labdien, moģi. Mārcis miljonā. Nē, esi nolaupīts. Nē, es neesmu nolaupīts.
Es tomēr dzīvoju ārpus mājas, man māte izmet, es šobrīd dzīvoju 2000 eiro trailerī, ko man omna zina, kāpēc nopirkot, es viņa teicu, lai nenopērk man. Ok. Es rekur braucu. Ceļu, ka viņi zina kaut ko es nezinu. Jā. Es rekur uz šo te uz Līgo svētkiem, un plānoju braukt uz Sālsgrīvu. Vai cik jauki. Možda mēs Sālsgrīvā uz Zaļumballē varam saskrieties. Kas tu Zaļumballē vispār būs? Tur ir kaut kāds DJs. Tur būs kaut kāda teātrī, kaut kāds, nezinu, viņi spēlēs kaut kādu. Jā. Man om tur spēlēs. Vo. Es domāju, aizbrauc to limuzīnu Jāņa nakts krāsā, to teātri izrādi, un tad pēc tam uz to Zaļumballu, kur tie DJ spēlē. Tā kā, tā moši mēs varam saskrieties. Redzēs. Jā. Kas ir krabis? Krabis ir mūsu čata biedrs no pirmās dienas, kad es viņu izveidošu. Tieši tā. Ļoti jauki. Tas maudžī. Jā. Kāpēc pie vēlna tik daudz sievietes? Tas nav normāli. Man bail. Jā. Tā, man drīz laiva. Man liekas, man pēdējā laikā signāls nav bijis, es nezinu. Man arī signāls nav bijis nekāds, pa daudz strādāju. Jā. Man pēdējā laikā signālā lec iekšā kaut kāda pensionāra dusmīga. Ja? Ir zināja kaut kāda Pētus šāra, jā, indiāns, kaut kāds pīpējošais, kaut kādi šitie, kaut kādi krievi. Mēs varam darbinieki gan jau. Pētus šāram, jā, kaut kādi šitie idioti. Un viņi vienkārši tur sēž, ka tāda mudaki pīpē savus kaut kādas indiāņu pīps un tais kaut kādas sejas, ķipa viņi skatās man virsū, ja, tā kā tāda kaut kāda gailīšana. Jā. Un tad šorīt Kaspars bija pamodies atkal ar kaut kādu trieku un epilepsiju. Jā, bet man liekas, tas, ka tie indiāņi un visi šitie pensionāri uz manīm skatās ar savām iebanātu mudaku sejām, tas nozīmē to, ka vienkārši mūsu darba metodas izdauzīt ārā to jobano pieslēgumu ir efektīvs un, vismaz es tā uz to skatos. Ja vēl pārējie saka to, ka pārējiem signāls vēl arī pazūda un ir klusāks un nav vairs tie bļauri ķērcošie invalīdi, tad jau kaut kas, gan jau ka mums izdodās. Bet viņi abi iepriekš nebija nomiruši gadījumā kaut kāds 2 reizes, kā viņi atdzīvojās. Viņas iegoda reāli mitoloģiju. Tas Kaspars jau sen ir nospādīts. Viņš jau ir pilnīgs invalīds, viņš nevar nevienu teikumu pats salikt. Un tāpēc kaut kādi citi cilvēki slēdzās klāt Kaspara prātam, lai Kaspars vismaz kaut vienu teikumu varētu salikt kopā. Bet viņš tā, bet pats viņš vispār neko izdomāt nevar, kā tikai skatīties, ka tāds dusmīgs bēbis virsū. Un tā. Tā kaut kā. Tā. Man drīz vispār laiva būs apakaļ. Es drīz arī lekšu ārā no Voice channela. Aha. Tā kā tā. Tā. Bet jā, tad varētu mums tajā Sālsgrīvā satikties. Man būs jāstrādā tajā pirmajā dienas pusē Jāņos, pēc tam otrajā dienas pusē esmu brīvs. Tā es laicu iekšā autobusā. Es nezinu, cikos tā izrāde sākās. Gribētu paspēt uz to. Kas tu izrādi? Kaut kāds limuzīns Jāņa nakts krāsā teātri izrādi. Sālsgrīvas estrādē. Un tad es vienkārši domāju, ka es varētu pavadīt savus līgos svētkus Sālsgrīvā. Un pēc tam tur būs Zaļumballa. Un tur vienmēr krūti. Man ļoti patīk zvejnieku svētki, man patīk Vidzemes un tā kā Sālsgrīvas cilvēki. Un tad, man liekas, tā būtu laba atpūta, laba brīvdiena. Aizbraukt. Jā, ja tu trāk gribi, man kaimiņi zālīti pārdod. Bet Sālsgrīvā viss pārdod zālīti, jā. Jā. Jā.
Es personīgi, es nelietoju, es nepērku, man pārāk maz naudu tam, un es pats nevēlos, bet es zinu, ka tāda lieta eksistē. Jā, es pārsvarā šņābi tikai dzeru, man šņābas garšo un alus arī. Nu tad tu vari iet pie man kaimiņa Armandu. Aha, ok. Jā, viņš naudu nedod apakaļ tomēr. Mēs gan jau kā atkal uzcelsim tur tajā aiz zvejnieku tā parka, tur tajā kempingā telti. Tur nokemposimies. Nu, šoreiz tikai uz vienu dienu, nevis tā kā pagājušais, kas sāc grib uz veselu mēnesi aizbraukt. Jā. bet tas varētu būt labs pasākums. Nu tā. Labi, es vēl kādas 4 minūtes būšu vēl čatā. Tad posam mošu vēlāk. Nu tā. Tev krābi jāstrādā katru dienu arī, jā? Es mazā, jā, katru dienu. Man sanāk kaut kāda ir kāda brīvdiena nedēļas vidū, bet tā arī aizņemta, jo kādas ģimenes lietas jādara. Nu jā. Es arī strādāju katru dienu pa 12-13 stundām bez brīvdienām. Nu, man brīvdienas iedod tikai tad, kad ir sūdīgs laiks. Nu, kad ir kaut kāds pērkonis, negais. Šodien vispār arī uz kādu pusstundu bija diezgan traks laiks, vismaz manā pusē. Tāpēc arī mēs šodien sākām vēlāk. Ja it kā solīja, kad arī, vakar solīja, kad uz šito laiku arī vēl būs vējains un tā tālāk. Bet laiks ir noskaidrojies un tad tad mēs šitās laivas varam palaist, kas bija 12. Šī nedēļa vispār tāda. Vispār tāds salīdzinoši vērs priekš jūnija, ne? Tāds. Es saku, šajā nedēļā vispār man arī darbā iet lēnāk nekā parasti. Nu, man tas ir labi, nav tik daudz cilvēku, bet pārsvarā ir tik daudz cilvēku, ka tu nevar attiet. Jā. Bet tā aizvakar es vispār garlaikojies lielāko darbu. Es arī saldējumu tirgoju. Mums ir Magnums, mājas gotiņa. Te viss tev. Es gatavoju saldējumu un tad arī tirgoju. Tev ir tas no tām... Nu jā. Es varu tā kā, es varu paprasīt kaut kādas maiņas, kad es strādāju pie kasas un pārdot saldējumu, vai es varu paprasīt maiņas, kad es taisu to saldējumu. Jā. Cool. Tad pie kasas strādāt foršāk. Satiek dīvains cilvēks. Visi cilvēki ir apsēsti uz pistācijas saldējumu. Mums nav pistācijas saldējumu, jo mums nav pistācijas. Man nepatīk pistācijas saldējums. Nē, bet klausies, tas ir tik smieklīgi, ka vienkārši man ir bijuši tik daudz reizes dienā, kad ienāk cilvēku prasa, vai ir pistācijas saldējums. Saka, nē, nav pistācijas saldējums. Viņi neko nepasaka, vienkārši dusmīgi iziet ārā. Un man arī ir bijuši pieauguši cilvēki, kas sāk uzvesties kā mazi bērni, jo es pasaku, ka nav pistācijas saldējums. Tas man liekas normāli. Man pārsvarā ir turisti un visādi, kas šeit, tur vakar no Itālijas bija cilvēki, Vācijas, Anglijas. Paši pēdējā laikam, kas bija vakar, tie bija no Londonas, bija pārītis. Es vispār pavasaru. Bet kaut kā man visi viņi vajag vienādi liekas tie cilvēki. Tie visi kaut kādi zem vienas sistēmas vai ko, vai es pats esmu vienkārši palicis tāds, kas, nezinu. Nē, viņi visi ir NPC atnākuši. Jā, tieši tā, mēs esam main karakteri. Jā. Tieši tā. Tā. Bet man arī, kad es vecrīgā strādāju, tad man ir pilns ar turistiem. Un viņi toči vienmēr atnāk tādos milzīgos baros. Un kaut kādus jautājumus man prasa visu laiku. Jā. Es vasarā strādāju kapos. Man viens pazīstams arī kaut kādos kapos strādā. Jā, vienkārši man vēl nav likumīgie gadi, lai es varētu strādāt darbā. Un tāpēc man ir 15 gadi. Ko? Kas tev nepatīk? Nē, neko. Es gribēju iepriekš minēt, ka vajadzētu sākt uzlikt kaut kādus gadu filtrus, jo daži cilvēki, man liekas, ir pārāk jauni.
Jo es nedomāju, ka tev ir 15 gadi. Jā, nē, viss kārtībā. Man kopš 6 gadu vecuma ir bijis neaizsargāts internetu pieeja. Man arī. Es šaubos, ka kaut kas vairs man var to mainīt. Nu jā. Nē, vienkārši ir daži cilvēki vēl paudzi, ko ar LV Mogu arī vēl uzauga, ne? Jā. Bet man bija lielais šoks, ka tad, kad es pajautāju daudziem saviem draugiem, vai viņi zina, kas ir LV Moga, viņi nezina. Bet tie bija tieši tie, kas nedzīvoja Salacgrīvā. Salacgrīvā visi zina, kas ir LV Moga. Bet jā, es arī jebkuram, kam es esmu prasījis pēdējā laikā, lielākā daļa neviens nezina, kas ir LV Moga, un es esmu šokā. Un tad viņi sāk educētot, kas ir. Jā, es satieku tādus, kas... Jūs esat satīcis tos, kas nezina. Tas ir satīcis tādus, kas ir kaut ko redzējuši. Un tad ir vēl tie, kas tā kā, ģipā, vecīt, tu esi mans dievs. Un tāda arī. Nē, bļāviec, es tā taiktu, kā dažreiz ko taiktu uztais. Viņš randomā paliek šausmīgi populārs, un tam man jāiet uz skolu un kaut kāds sīkiem. Man visu laiku atkārto viens tos pašus teikums no tā viena taikta, ko esi pateicis. Kaut kādā 2011. gadā bija tā, kas brauc ar autobusu, un tad man sēž blakus cilvēki, kas citē, kas dzied kaut kāds tāds dziesmas, tad tālāk. Ok, man brauc laivam, es pieslēgšos čatā, varbūt bišķi vēlāk, ja? Man jāiet tagad strādāt. Yeah. Ok, gājis, tad jau tiekās. Čau. Mēs runājam tagad par vecumu, tāpēc, kad es neticu, ka šim īpatnim ir 15 gadi, tas nav normāli. Man arī neticās izmēr, kad viņam, man liekas, kaut kāds vecums. Man liekas, viņam kā 19. 19. Nē, man patīk, es pajautāju, tā kā, man patīk tas, ka cilvēki min un viņi jautā viņi tā kā min pārāk augstu. Un es pajautāju vienam čalim, kā viņam liekas, cik man gadi. Viņš man pasaka pār 20, es tāds nē. Un viņš pat ne, tad viņš minēja pāri 30. Es arī minēju, ka tie ir kaut kādi 20, 25, tas bija mans pirmais minējums. Bet tad es saprotu, ka tev ir 15 gadi jau 10 gadus. Vai ne? Ak, Dievs, nē, es zinu pāris 30 gadnieks, kas, toči neizklausās, ka viņiem 30 ir. Nē, zin kā, vismaz es izskatos, ka man būtu 10 gadi, man nākot, tad ir nodrošināts. Man tētim pat vienreiz jautāja, šito te ID karti. Un viņam bija kāds, cik tā, 3,8 viņam tagad ir? Tev tētim ir 3,8? Jā, bet zini, kas manī? Jā. Manam tētim ir, mans tētis ir pat jā, bet es esmu vecāka kā tu. Tas ir tev tētis, man gandrīz vienā vecumā. Jā, man tagad 3,4. Ļoti pārliecinājis. Jā, man 3,4 palika pirms dažām dienām. Manai mammai 35. Tas tāds. Azovs. Kas? Azovs. Tas vispār esi jaunpienācējs mūsu čatā, ja? Gan nesen parādies. Jā, esi. Laikam. Laikam nezinu. Nav runīgs, laikam. Visas dzird, viņš signāls sūt. Signāls viņš laikam tulīt mums. Varbūt Kaspars centā kaut ko pieslēgt. Es vakardien staigāju pa bērnu pasauli. Un tur točīt nebija kaut kas labs, tur bija kaut kāda dīvaina skaņa, tā kā pilnībā ausīs griezās tā, kad nevarēja normāli tur pastaigāt. Man vakardien bija kaut kāda dīvaina skaņa, kas ausīs griezās. Es mierīgi guļu, un es saprotu, man blakus ir garāža. Es teicu, es guļu trailerī. Man blakus ir garāža, un tur pēkšņi es dzirdu kaut kāds vienkārši. Tā kā kaut ir 50 flekši un urbi vienlaicīgi drāstos viens otrā iekšā. Es nemāku izskaidrot tur skaņu, bet viņi bija briesmīgi. Traki. Zini kā, ir jau tas exploding head syndrome, ka tev halucinē tās briesmīgās skaņas, ka tev galvas Man šodien bija fucked up sapņu vispār. Kaut kas nav labi pēdējā laikā. Man šobrīd man kaut kādi, kas viņi skaitās, man no rīta puses kaut kāda anesteziologa sistēmā pieslēdzās, un tad
Viņi man, bet viņi baigi neprogrammē man tos sapņus. Man kādreiz baigās vīzijas stūmi iekšā ritīgi pretīgi, man tas nepatīk. Bet tagad tādas, mierīgākas. Viņi arī to Kasparu laikam atslēdz. Vai Kaspars pats atvienojās. Jā. Un es vienkārši no rītiem esmu ar kaut kādiem tur citiem spēkiem, laikam, saslēgts. Un, arī, Man šodien... Pagad, pabeidz. Nē, man šodien bija, man sapnis šodien bija pārāk traks. Man kaut kāds, es biju kaut kādā randomēs mājiņā, ja, kur apkārt ir kaut kāda upe, un viss bija kārtībā, viss bija saulēn, viss bija priecīgi, un tad pēkšņi es dzirdu, ka kāds baigi cenšas ielausties iekšā. Es tur pastos, tur bija stiklainas durvis, un es skatās, kaut kāds, es to nosaukšu par mošķi. Beigās viņš tika iekšā, un tad es viņu nositu. Jā. Bet viņi nevarēja nosist. Visu laiku viņi tur turējis, viņi situ pret visiem iespējamiem mājas stūriem, bet viņam tā galva neplīsa pušu, un man bija tāds, labi, tas nav normāli. Jā. Es zinu, man liekas, ka ir, mans sapnis, ka topo jūs. Man šodien bija tā, ka, saprotam, man vārds Artūrs, jā. Un tajā pašā vārdienā ir vārds Artis, jā. Un man, pieņemsim, ka mans uzvārds ir Kalniņš, mans vārds nav Kalniņš, bet pieņemsim, ka mans uzvārds ir Kalniņš. Un es esmu Artūrs Kalniņš, un tad es kaut kādā veidā biju iegūs informāciju, ka kaut kādā šī krāma veikalā bija nodonorējis pirms kaut kādiem tur 10 gadiem Artis Kalniņš vīst jāru, kur var iebāzt 69 diskus. Es nezinu, kāds bija plots šim, kāpēc tieši 69 diskus tur var iebāzt. Bet, un es tur aizgāju, es nekad viņu nenopirku. Katru reizi, nezinu, kāpēc kaut kāds atsevišķs plots notika tajā pašā pawnshopā, kur bija tas visi jārs ar 69 disku mainīšanas secību. Bet nekad viņu nenopirku, nekas ar viņu nenotika. Mēs tā kā paskatījāmies uz viņu, kaut kas cits tur notika. Jā. Man laikam jāskrien vispār uz darbu ir tagad. Ok. Varbūt vēlāk jāpievienojas signālam. Dāj. Jā, es arī, šodien arī būs tukšāka diena, jo, laikam nāk virsū kaut kāds melnais mākonis, un tad mums nebūs, laikam, braucieni. Šodien izstās vispār traki. Jā. Es tagad domāju, vai ņemt lietasargu, vai man savādāk, vai man aizpūtīs. Man klienti nāk. Hello. Man likās, ka man ir mākoņi, un es paskatījos uz augšu, man saulīs pinējās. Ok. Ok, guys, es būšu atpakaļ, manā klienti atnāc, jā? Jā. Ok, labi, čau.